4. maijs ir cerība atzimšanas diena. Diena, kad atzīmē cerība, ka mums var būt savu valsts. Valsts, kur latvieši justos kā mājās, dzīvotu drošībā, pārticībā, un mēs varētu paši noteikt par savu likteni. Par Latviju mēs uzzinājām no vecāku stāstiem, atmiņām un vecvecāku. No senām bildēm, no grāmatām, kurš bija izdzīvojuši cauri okupācijas laikam. Mūsu vecvecāku paudze izcīnīja mums brīvu Latviju un izveidoja plaukstošu valsti. Mūsu tēvi un vectēvi iznesa cauri viņu okupācijas laikam šo brīvības ideju līdz 4. maijam. Ir svarīgi padomāt, ko nodosim mēs tagad mūsu bērniem. Bieži vien pie valsts varas ir cilvēki, kas ir tālu no idejas, kāda bija par nacionālu valsti mūsu valsts dibinātājiem. Tā ir mūsu visu atbildība. Šis laiks ir trauksmains, daudz jautājumu. Mēs redzam, ka varonīga Ukraiņu tauta cīnās, un mēs redzam šo brīvības cenu. Ja mēs būsim pietiekoši tālredzīgi un izdarīsim visu iespējamo, kas ir nepieciešams savas valsts stiprināšanai, mēs varēsim izbēgt no šāda te upura. Svinam valsts svētkus, kamēr mums tas ir iespējams, bet svinam tā, ne tikai vārdos, bet arī darbos. Padaram mūsu Ogres novadu par labāku, skaistāku, par tādu, par kādu varētu lepoties arī mūsu bērni. Visiem priecīgus svētkus, lai Dievs svētī Latviju!